Man sauc Oskars. Pastāstīšu kaut ko par sevi. Kolēģi man dēvē pa ideju pilnu cilvēku, jo man nepatīk vienkāršība, patīk dažādība. Un par cik man patīk dažādība, es izvēlējies strādāt reklāma aģentūrās, jo tur es īstenot savas vairākās idejas. Es strādāju reklāmas aģentūrā Pegasus Partnerships, varbūt kāds esat dzirdējis, pēc tam varētu ieiet, apsīties. Tur ir pilni mūsu darbi un manas idejas, kuras es īstenojos, un kurām es varu sevi parādīt kā radošu cilvēku. Radošs cilvēks. Radošs cilvēks es atspoguļoju kā sevi. Brīvdomātais. Savu iztēli, savām idejām. Nevajadzētu varbūt salīdzināt kā mākslinieku, kā, piemēram, putni galvā, ka visādi virtuāli. Man tā kā pašam savu pasauli, radošumu pasauli. Varētu varbūt minēt kā radošus cilvēkus profesijās. Tie varētu būt frizieris, es kā reklāmists un fotogrāfs. Viņi savos darbos saskata kaut ko dažādu, nevis kā parasts cilvēks. Vienkārši, kurš strādā parastā uzņēmumā un viņiem rutīnas darbs izveidojies viens tas pats fotogrāfam, reklāmistam un dizaineram. Viņam visu laiku jādomā, viņam dzīvē visu laiku kaut kas jauns. Un kā ir teicis kāds dzejnieks atspoguļojas, kas ir radošs cilvēks, es nemācēšu teikt viņu vārdu, bet viņš ir teicis, radošs cilvēks nekad nesteigās pa jau iemītu taku. Tā es varētu raksturot arī ar viņu vārdiem. Tas arī radošs cilvēks. Un viņš nedarīs to pašu. Viņš veidos kaut ko jaunu un izmantos savas idejas. Radošums, tā ir mana ideja, mana iztēle. Spēja veidot kaut ko jaunu, nevis jau kaut ko esošu, bet tu izdomā, ko viņi rada. To es atspoguļos, kas ir radošums. Nav kaut kas vairāk, kaut kas mazāk, neko pielikt, neko atņemt. Radošums ir tīri un vienkārši ideja un spēja viņu realizēt, bet pašu kaut ko jaunu. Radošs produkts ir viss. Viss, ko mēs redzam veikalā, visur, kur ejam, viss mājās, kur dzīvojam, viss mēbeles, mājas, tas viss ir radošs produkts, kurš kāds ir izveidojis, izdomājis, kurš izdomājis kaut ko jaunu. Es uzskatu, ka radošs produkts ir viss, jebkura lieta ir radošs produkts. Varbūt kāds nepiekritīs man, varbūt kāds domās, ka radošs produkts nav, piemēram, salīdzināšu ar energy drinkiem Red Bulls un kāds no dinamītiem. Tas varētu būt, kurš piemēram, jūs domāsiet, kurš bija pirmais, tas arī tā radošuma ideja. Bet es uzskatu, ka nē, jo viņš ir izdomājis kaut ko savādāk līdz ar to te idejai. Labi, viņam ir bijis varbūt kaut kāds pamats tam radošam produktam, ko viņš ir domājis, bet viņš jau ielicis savu sastāvdaļu. Varbūt radošam produkts ir viņa sastāvdaļa, ko viņš ir pielicis šim jau it kā bijušam produktam, bet jau esošam kaut ko jaunu. Tas, manuprāt, ir radošs produkts. Radošs produkts ir viss. Protams, ka radīt nozīmē būt radošam. Jo, lai radītu, tev ir jāizdomā, ko radīt, un jāieliek sava ideja. Kaut gan, kā es pirms tam minēju, ar salīdzinājot tiem energy drinkiem. Tas tieši tas pats. Viņš ieliek kaut ko jaunu, kaut gan, ja kaut kas atšķirās. Tā ir viņa jauna ideja. Tātad radīt nozīmē, jā, protams, būt radošam. Sava ideja, sava iztēle, jo neko tavā vietā jau neviens cits neveido. Pats izdomā un jā, tu esi radošs. Tā kā jā, radīt nozīmē būt radošam.
ja skatās pēc manīm, radīt vai pārsteigt, man nav tur vai. Man visdrīzāk ir gan radīt, gan pārsteigt. Jo skatoties, ka savā darbā strādājot, es radu gan priekš sevis, lai es būtu laimīgs un redzētu to rezultātu, lai pārsteigtu pārējie par manu darbu, ko esmu izveidojis, izdomājis. Tāpēc, protams, ir cilvēki, kuru rada un tikai priekš sevis, par pārējie viedokļi viņiem ir vienalga. Līdz ar to būtu radīt vai pārsteigt, līdz ar to būtu tas jautājums asociējums viņiem, bet man ir gan radīt, gan pārsteigt. Labs jautājums. Mans dzīves mērķis nav tā, ka man varbūt ir viens konkrēts mērķis, jo man viņu ir daudz, kā jau kuram mūsu cilvēkam. Viss atkarīgs, cik viņš ir reālajā pasaulē realizējams. Ja tā padomā, varbūt tas ir mērķis, varbūt tā ir apņēmība, varbūt kāds zinās labāk, ir būt uz to brīdi, ir būt stabilam, darīt to, lai neveidojās rutīna, to darot. Un to es varu minēt, ka savā darbā, kas man ir sasniegts reklāmas aģentūrā, varbūt tas ir tas kā mans mērķis, kur ir dažādība, ir katru dienu ir kaut kas jauns un neveidojās rutīna. Nezinu, kas man būtu sagaida rītdien, parīt. Līdz ar to tas mans mērķis būt dažādam un radīt kaut ko. Radīt. Mans mērķis ir radīt. Par lielāko sasniegumu varētu nosaukt savu darbu. To, ko es daru, to, ko es veidoju un spēju cilvēkam rast kādas emocijas par to, ko es daru. Un jā, tā kā tas varētu būt mans lielākais sasniegums. Darīt laimīgu sevi un citus. Man varbūt nav bijusi iedvesma, vai kaut kāds, kas man iedvesmojas, bet gan atbalsts. Atbalsts no draugiem, ģimenes. Par tiem, pateicoties viņiem, man ir palīdzējis radīt to, ko es daru. Paldies viņiem. Tas arī viss.